Dārgie deģenerāti! Novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti! Novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti! Eitanāzijai. Ok, sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi, kā retu reizi ir tavi mīļākie podkāsteri Mārtiņš un Annija. Čau! Halo! Cīņais, sveiks! Mīļākie ikmēnešu podkāsteri. Ik pārmēneši, nu jau. Kis kauns. Mēs ignorējam to visu. Jā, tas gan jā. Iztēlojamies, ka laiks ir tikai ilūzija, bet tā arī ir īstenībā. Bet, tie, kas jau ir aizmirsuši, mēs katru ierakstu sākam ar to, ka mēs pastāstam par to, kā mums ir gājis kopš iepriekšējās reizes, kad mēs ierakstījām. Tā kā ir pagājis kaut kāds pusgads, tad jebkurš no jums droši vien varētu sākt un aizpildīt ēteru. Man sākt? Urbāni. Okay. Urbāni sāc. Urbāni. Ātrais, kodolīgais. Es biju Spānijā. Jā, es aizbraucu atvaļinājumā. Tad, kad bija valsts svētki, kaut kas tāds ap to laiku. Sakrita brīvas dienas un aizbraucu uz Malagu vietu, kur es jau pusgadu, man liekas, nodzīvojis, bet tur bija garš stāsts. Es gribēju braukt uz Grieķiju, nevarēju dabūt lidojumus, jo sezona bija kaina beigusies. Tad es gribēju uz Tenerifi braukt, bet tur varēja pa manu budžetu aizbraukt tikai uz to vietu, kur lētie briti brauc atpūsties. Un tur es negribēju, un uz foršo Tenerifi arī lidojumu nesanāca, un tas bija frustrēts, un man vajadzēja jau tā kā apmēram, kad es, man liekas, 9. vai 10. gribēju izlidot, es, man liekas, tikai tajā 9. vai 8. nopirku biļeti. Es domāju, kur pofīgi Malaga. Es zinu tur visu un aizbraucu tur. Un īstenībā baigi forši bija tas, ka tu izkāp ārā no lidmašīnas un tev nav tā kā telefons jāvar vaļā, tu zini, kur iet, kā iet, iekāpt autobusiņā, aizbraukt ar vilcienu pēc tam tālāk. Un tad kur ir nepareizā Tenerife? Tenerife ir divas lidostas, viena ir ziemeļu un viena ir dienvidu, man liekas. Un uz dienvidu tā ir tā Playa de Amerikas, kas ir tā kā all inclusive, un tur viss tā kā, ritīgi mākslīgi un fake ir. Un tur brauc... Tev var sadurtu briti. Tur tie lidojumi iet pa kaut kādiem 20 eiro no Lielbritānijas. Ryanairs lido. Un tur ir salīdzinoši tā kā gan lētas lielas viesnīcas, un tās viesnīcas tiešām monstruāls. Vienkārši tur, 16 stāvos ar skatu uz okeānu un daudziem baseiniem un tur promenādēm un veikaliem un suvenīru šopiem. Bet tajā otrā salas pusē, kas ir tā kā ar skatu uz Eiropu, tur atkal ir tādas foršas vietējā, tā kā tiešām bija īsti Spānijas ciemiņu un forša vieta. Jā, un jā, es atceros, ka izkāp ārā Malagā no vilciena, tad iekšā tajā vecpilsētā un reāli Malaga smaržo tā kā salds popkorns. To es biju pamanījis, ka to smaržu tu atceries kaut kur galvā, tev viņa bija nostājusies, un tas bija uzreiz, jā, šis ir ļoti nice. Pilsētā īsti neko nedarīju, 2-3 dienas man bija saule. Un pārējās dienas līja lietus, un tad es dusmojos ļoti uz saviem apartamentiem, jo tos es arī tā kā vairāk eksperimentēju. Es paņēmu vienu ritīgi labu viesnīcu, tad es paņēmu tādu skaistu apartamentu, kur es domāju, ka būs skaists skats un viss būs ļoti forši, un tur bija ritīgi ēsts apartaments, nekad dzīvē vairāk neņemšu. Un tad es paņēmu vienu viesu māju, un tur atkal bija tāds baseins bija izslēgts tieši pagājušajā nedēļā, tad par to es arī biju dusmīgs nedaudz. Un man sanāca ka man sanāca lidot atpakaļ, un tagad es nebiju lidojis savu Lielbritāniju ilgi, un tagad latviešiem vajag to iebraukšanas reģistratūras maksu samaksāt par 26 eiro. Un man tur rādīja... Tranzīta pasažieriem 26 eiro ir jāmaksā? Tu jau, ja tu lido ar Ryanairu, tu neesi tranzīta pasažieris. Tev jāiziet ārā no zonas, jebkurā gadījumā ir. Jo viņiem nav nekāda connected reisa nekad. Viņiem ir viens reis, izej ārā un ej uz nākamo reisu, un tikko tu izej ārā, tev ir vienalga. Un man bija iespēja lidot uz Nottingham, ja nemaldos, un tur bija pārsēšanās laiks kaut kādu pusotru stundu, un es bišķi baidījos, ka varbūt kaut kāda imigrācija vai kas, un ka tur nevar nesanākt. Un tad es lidoju caur Līcu ar 7 stundu pārsēšanos, un tad 7 stundas pa to kaut kādu ciemetiņu, kas ir blakus lidostai, pastaigāju. Normāli amazing bija. Reāli tiešām sajūta bija apmēram tā, ka tu ieej iekšā tajā Harry Potter dzīvojamajā kvartāliņā, kur viņi tā kā nolika pie tā durvju lieviņa. Un paēd full English breakfast, un tad pastaigāja pa turien. Tas bija ritīgi amazing pirms braukt mājās. Un tad, beigās vai tev sadūra?
Nevienu migrantu tajā sūdainā pilsētā neredzēju. Tur droši vien bija kaut kādi poļi un latvieši, un viss bija ritīgi amazing. Tumšādains cilvēks neviens. Jā, UK jau vairs nav. UK viss migrāts ir tik galā. Vienkārši tā mazās pilsētiņas droši vien viņi nav, viņam tur nav ko darīt. Tiešām tāda britiska pilsētiņa bija. Es aizmirsu, kā saucās, kaut kāds ļoti jocīgs nosaukums bija. Jā, un Spānijā, viss jau kā Spānijā, ļoti patīk tā valsts, droši vien februārī braukšu atkal. Un tā kopumā neko es darbu dunā, tūtās nāk Ziemassvētki, jūtami, ka darbiņš iet uz otru pusi, tā kā paliek arvien mazāk, tur balles un viss kaut kādi svētki un kaut kas tam līdzīgs. Man tieši jautājums par balli, kas uzstāsies Tehnikuma Ziemassvētku ballē šogad? Kaut kāda nezinām grupa, kaut kāda Amerikas prezidenta vārdos, kad Reigans. Nē. Es nezinu, kaut kāda brāļa droši vien būs. Vai klases, vai arī tavu audzēkņu mammas trako čatos par to, ka jāmetās dāvanai ir skolotājiem vai nē? Oi, nē, mēs esam progresīvā skola, mums nav dāvanas. Nedāvina. Diskordā to apspriež. Dāvina, nezinu, tas ir no skolēna atkarīgs. Ik pa laikam skolēni kaut kādus, tagad ir, kur skapī stāv, tad pakar snikeriem viena skolniece atnesa. Tad kaut kādas, nezinu, arī, kur, piemēram, es varu parādīt, kur man ir kaut kāda mantiņa, kurai ir skotša muti aptīts, arī uzdāvināja. Tas nav message kaut kāds no mazajiem bandītiem. Varbūt, es nezinu. Jā, tā kā kaut kāds dāvana nekad nav tāds, ka tagad visiem jāsametās, un jo tagad tur direktorē dzimšanas dienu, un tagad visa klase darīs to un to. Jo jauniešiem pašiem ir stipendijas, viņiem pašiem ir savu naudu, viņi paši izdomā, ko pirkt, ko nepirkt. Jā. Tā kā tas... Mārtiņ, kā tu atspēkot baumas, ka tu ceļo patiesībā, lai zakto kredītkaršu datus tirgot? Atspēko šo? Atspēko šo? Nē, es ceļoju, lai pārvadātu narkotikas dibenā. Šo pat varbūt nevajadzēja teikt. Ok, super. Nu, prieks. Cerams, ka ir ietilpīgs tas dibens un neliek pārsvērt pie gaita. Labi, paldies mūsu nomadam. Vārds Mārtiņam, mājas vīram. Paldies, Mārtiņ. Es turpināšu. Mājas vīrs aizvadīja pēdējās nedēļas ar bērniem. Un sieva bija pitbulls, pa pasauli ceļoja. Bija full-time sensīts. Nevarēja kā Mārtiņš doties pasaulē, laimi meklēt. Bet arī mājās fanu lietas notiek. Man meita, es nezinu, teica, ka viņa sāk skudru karalieni audzēt. Nē. Viņa veido savu skudru fermu šobrīd. Ok. Tu tieši vasaras beigās. Tu tieši tad, kad teici, mana meita sāka Anni ievilkas kaut kādu veipu vai kas, es domāju, sākas pīpēt. Nē, karoči, viņa vasaras beigās nolaupīja vienu skudru karalieni ārā dabā. Ja es pareizi saprotu, tas nosaukums saucās kāzu lidojums, ka tās skudras kaut kur sāk lidot tās mātītes. Karoči, viņu nolaupīja, viņi ielika to mātīti tādā kolbiņā, tubiņā, organiskā stikla, tā tur izdēja oliņas. Tas viss notiek N mēnešu nedēļu garumā. Tad no tām oliņām izšķīlās mazās skudras strādnieces. Tagad tā piltuve tubiņa, nezinu, sauc organiskā stikla piltuvīte ar tām skudrām un to karalieni tika pieskrūvēti pie fermas klāt, tāds modulis, un tagad viņas vācās iekšā lielajā fermā. Okay. Tas viss notiek ļoti lēni. Un tagad laikam ir, man liekas, 11 strādnieces un viena karaliene. Kā viņu var izskaitīt? Sākumā var. Viņas pa vienam tur šķiļās ārā, un tad katra ir vesels notikums. Cik ilgi dzīvo skudra? Nebūs tā kā kaut kāda žurka vai kaķis, kurš nomirst? Viņas laikam apēda savējos, man liekas. Es tā domāju. Okay. Es vienkārši domāju, viņas ir maziņas un ir tās, kā viņi sauc, augļu mušas, kam vispār laikam dzīves ilgums ir tur, nezinu, 3 dienas maksimums. Stundas. Jā. Tad laikam skinšīgi, ka tās nomirst tur 3 stundās un skudra dzīvo tur 1,5 gadu. Jā, un es tiešām gribu redzēt, kā tas attīstīsies, cik viņas tur būs un kā viņas apdzīvos to fermu. Un viņš ir, ka tas bērns pats to visu ir izpētījis. Es tikai no viņas uzzinu tās lietas, kas notiek. Wow. Mums vēl retāk jātaisa tās epizodes, ja es gribu dzirdēt visus bērnu hobijus. Katru reizi kaut kāds jauns jāieprāts sācies forši. Es staigāju vienu dienu pa skolu un priekšā man Mārtiņa bērns. Jā, izrādās Mārtiņa bērnam draudzenes mamma strādā šeit, un tad viņas nosita laiku, kamēr ārā lija lietus. Varēja jau iekštāpu akvaparku
parkā pavadīt šīs stundas. Nav sponsorēts. Ārā līst lietas un pušu vējš. Dodieties. Līva akvaparks. Nu, labi. Vēl kādu hobiju tev? Man būs heitanāzijas vairāk nekā hobija laikam. Ok, ļoti labi. Vairākas ir sāpīgas. Par hobijiem runājot, tas ir tavs sprinteris tur fonā, ko es redzu. Jā. Sudrabots. Jū. Tas printers arī bija jāizprintē. Nē, bet ir tādi, kas ir, kur tu nopērci sākumā tikai kaut kādu vienu daļu, un viņš izdrukā nākošu, un tu vari salikt Nopērci kopā. schēmu. Nokačā. Tu taču mašīnu nenokačā. Ok, super. Labi. Tad nav vairs nekas tāds. Ja? Nē, pēc tam. Nu, labi, es stāstīšu par savu brīnišķīgo laiku kopš iepriekšējās epizodes. Pie manis viesojās neviena cita kā mana radītāja, pasaulē laidāja māte. Heila Antrai. Nosvinējām viņai dzimšanas dienu. Bija jauki, pavadījām laiku jauki. Es biju uz teātri, es biju uz izrādu Rotko, un man ir jāpārstāj sēdēt pirmajās 2 rindās teātrī. Tas ir ļoti, man visu laiku liekas, ka man nāks uz darbu, man tā kā piekrītoši jāmāja, ir visu laiku atzinīgi jāmāja. Tas bija grūti, bet izrāda bija ļoti forši, ļoti stilīgi. Ja vēl kā kad rādīs droši un ejiet, vai arī neiet, nezinu. Tā izrāda ir par to mākslinieku pašu vai? Viņa ir par viņu, bet overall par to, ko Kurts Vonneguts man iemācīja jau 13 gadu vecumā, ka tā kā māksla ir tā kā konspirācija teorija, tur biezajiem ķipo, lai viņi var savu class un wealth izrādīt. Tā kā, jo, tur tas Rotko bija tāds arī jau uz vecumdienu paliek par tādu, mākslas pasauli viņu radīja patiesībā par tādu kā komunistu vairāk, ka viņam bija tāds, ka viņš par to vērtību tur baigi domāja un tam līdzīgi, ka viņam besīja, ka viņam tie biezajiem, viņš bija tāds... Raudāja un slaucīja acis ar dolāriem, ja? Jā. Nabadzīgs. Viņš izdarīja pašnāvību savu mūžu galā laikam. Tad tur vēl bija par... Beigās? Kā jēga finišā taisīt pašiem? Viņam bija kaut kāda 60, cik tur gadi, tas jau nav gluži pats gals, bet un tā. Tad, bet overall diezgan stilīgi, tur bija ļoti forši, bija tā kā audiovizuāls viss un mūzika drausmīgi skaļa, tā kā Beyoncé koncertā apmēram. Tad bija jābāž ausu purpuči un tam līdzīgi. Tad, ko vēl Staro Rīgas apskatīt, tas bija tā, ne? Izlaisti esat jau, jā. Tas es vienkārši varbūt neesmu mērķa auditorijas, nezinu. Bija kaut kādi objekti, kas bija interesanti, bet bija tāds diezgan discombobulated tas vibes, ka tā kā vienā galā, ka tā kā nav nekas vienojošs, un tad arī diezgan liela gabala starp tām vietām. Whatever. Varbūt bija pārāk dziļi pat kaut kas tur. Tā, Mārtiņ, tev bija jautājums? Ne? Es gribēju pateikt, ka Staro Rīga, tad, zin kā, tu skaties Staro Rīgu vienu gadu tāpatās, tad vienu gadu uz zāli, vienu gadu uz sēnēm, vienu gadu uz LSD, un tad katru gadu viņš būs interesants. Ok, labi, varbūt jāpamēģina nākamu gadu kādas emociju pastiprinošas vielas. Lauka pētījumam vajadzētu drīzāk vienā gadā visas tās 4 vielas, un tad kladīti izvērtēt, kurš vakars labākais bijis ir. Pareizi, viņš jau ir viena ilgākā laika termiņā, nevis vienu dienu. Taču ir vai ne tā, nav viena vakara. Tas ir kāda nedēļa. Nē, ir vairāk vakari, kaut kāda, nezinu, gandrīz nedēļa, man liekas. Nav vasara. Kāds ir message, kāda ir tā? Kāds zied paklājiem message ir? What? Pareizais jautājums. Ļoti labi. Wow. Mēs esam atkal uz uguns. Diemžēl pēdējo mēs nevaram message pateikt, jo nenotika. Tas ir tāds counter-traips vienkārši Ventspils vēsturē, ka tika atcelts. Par Ventspils ātri jaunumiem Ventspilī būs tur mikrofona ieraksti šogad. Jā, zelta mikrofons tiek pārcelts uz Ventspili jubilejas sezonu. Tā kā mums ir arī kaut kāds pasākums beidzot, sankcijas ir noceltas. Sankcijas ir noņemtas, jā. Milgrāve out, Lembergs in. Ļoti labi. Lūk, un tā, un tajā māmas dzimšanas dienā notika arī visu ģimeņu apvienošana, tā kā mani vecāki, pilnīgi visi satikās ar to vecākiem. Un tas bija jauki. Un tad vislielākais notikums, protams, ir D kategorijas iegūšana, CSDD braukšanas eksāmens. Es to nokārtoju.
Es to nokārtoju. 4. reizē man ieskaitīja parkošanos, un 5. reizē tad es vienkārši pavizināju svešu vīrieti pa pilsētu. Bet tur bija arī tā, ka es biju nenormāli satraukusies. Es pa nakti nevarēju aizmigt. Man pēkšņi vienkārši visu to kaut kādas 2 nedēļas līdz tam eksāmenam bija pilnīgi chill. Un tāda, jā, labi, man vienkārši tur jāpavizina. Un tad naktī pirms tam man sākās nenormāls, nezinu, kāda panika. Un no rīta es no stresa vēmu. Un tad es aizbraucu uz turieni, un mans eksāmens bija 9:11, laikam, kas tam līdzīgs. Un to iestādi var vaļā tikai, ķipa 9. Un es, protams, 8:30 jau esmu ārā. Ir pirmā diena, kad ir sniegs. Un es jau esmu pārbijusies, nosalusi un apvēmusies. Un tagad es uzeju augšā tur un es sēžu, un mani sauc tā kā. Sauc tos cilvēkus visu laiku uz tiem eksāmeniem, un mani nesauc. Un katru reizi, kad nāk ārā kāds no tiem maniem iepriekšējiem inspektoriem, saka, tikai ne šo. Un man liekas, ka es nomiršu. Un tad man beidzot izsauc pirms pēdējo, un tur tāds jauns džeks, un viņam tur jau kaut kas pie tā ekrāna jau nedarbojas, viņš man jau tur sākt atvainoties, viss chill, viss kārtībā, I know the drill. Un tad mēs noejam lejā uz mašīnu, viņš pasaka, ka būs ID3, man jau tāds ir kabatā jau mazvai jau, ka ar elektrojas varēšu braukt. Jo es iepriekšējais reiz, ko tur čakarējās, bļaļ, ar šitiem te ar pārslēdzu, es nezinu, kāpēc, es vienkārši no stresa tur ātrumu kloķi kaut ko overthinkoju. Tagad uz automātu lēc noliki? Jā, protams. Bet vienkārši ir tā, ka tiem elektrovāģiem, tam Volkswagenam ir priekšā pie stūras tāds vienkārši tu viņu fliko. Pagriez. Tur tiem tērokiem ir tev tur jāspiež kaut kāda poga, un tad tu viņu velc, un viņš nav intuitīvs. Tā kā normāla auto pārslēdzējs. Jā, tā kā normāla auto pārslēdzējs. Tad mēs iekāpjam tajā mašīnā, un mēs kaut kāds reāli 10 minūtes sēdējām parkingā, vienkārši, jo viņš nevarēja pieslēgt telefonu pie mašīnas. Un viņš man tur visu laiku atvainojas, tad esmu pilnīgi čili, sēžu. Tā kā viss kārtībā. Neko izzinājāmies, un tad viņš man beigās teica, eksāmenis ieskaita un tā. Kaut kā tur viena piezīme tur teica par kaut kādu pārkārtošanās, man jau bija tāds, ko tu man tas stāsti, bļāķi, dod tiesības. Tas laikam labi, ka tas čakarīgs sākums, jā. Mārtiņš kaut teica. Viņiem ir tavs historijas? Viņi neredz iepriekšējos, nē. Bet viņi zina, ka tu biji nolikusi to parkingu, tad jau viņi zina, ka pirms tam tu esi braukusi. Jā, vismaz vienu reizi. Jā, okay. To viņi vismaz zina. Es gribēju teikt, ka vienkārši, ja bija čakarīgs sākums, tas laikam, tā kā viņš jutās sūdīgi, un šitai meitenei tik grūti sākumā gāja, tā kā pievērš acis, un es te viņas nomosīju. Es gan gribētu teikt, ka es diezgan labi braucu arī, bet pieņemsim labi, jā, ka viņš vienkārši, ka tas bija courtesy ieskaitīts. Man ir 2 komentāri. Pirmais, tev bija mums spageti moments no 8 Mile. No rīta vemta no stresiņa. Bet kāpēc to stresiņu? Viņš ir kaut kāda 4. reize, tāpēc, ka tu zināji, ka tagad ir tikai braukšana, ka tu esi ļoti, ļoti tuvu, vai arī tāpēc, ka joprojām ir, man liekas, ar katru nākamo reizi vajadzētu būt stress 0. Tāpēc, ka man ir saplīsušas smadzenes pirmkārt, es teiktu. Vienkārši es baigu uzlikt baigo spiedienu. Es katru reizi, kad es gāju likt vēl vienreiz, man bija tāds, I'm a fucking failure. Tas bija tas, ka es atkal izskatīšu, un ka es atkal būšu failed un tam līdzīgi. Tāds vairāk man tas vaibiņš šajā. Nodzīvot var 30 plus gadus dzīvē, bet tā emocija joprojām ir tikpat spēcīga, ka tu pie viņas nepierod. Jā, tas ir jocīgi. Tas nav ok. Tā nevajadzētu būt. Un tad es tajā pašā vakarā jau sēdos pie CTB stūras. Šautauts, vienīgie, kas ļauj braukt bez stāža. Un jau braucu mājās, un bija ļoti foršs sajūta. Tas jau Mārtiņam teica, kā lielākā brīvība pasaulē. Nav tā, ka man mājās piesien kaut kur pie radiātora un tam līdzīgi, bet tā kā ritīgi krūts sajūta. Man nebija vispār bail, un esmu ļoti priecīga, ka es esmu beidzot to izdarījusi. Mums prieks. Jā, paldies.
Es tieši vakar tīrīju savam datoram atmiņu, un tur bija pāris GoPro faili, kas bija ļoti, ļoti lieli. Es skatījos, kas tie tādi bija, un tur bija video, kur Anija mācās ar mani sarkano mašīnīti braukt. Jā. Nu, redz, toreiz jūs arī labi brauc. Jā, un tāpēc bija šokā par to, ka uz automātu lika, jo tu jau māki braukt arī ar manuālo. Bet, nu, labi, bet man likās, tas eksāmens jau ir pietiekami grūts, man tomēr 32 gadi. Old man. Jā. Šeit par to ātrumu kloķu runājot, es tieši nesen klausījos kaut kādu, nezinu, mašīnu YouTuberu. Viņš teica, ka kaut kā tie 2010. Līdz 2020. gadiem bija kaut kāda, ka vienkārši auto ražotāji, pirmkārt jau parādījās elektromašīnas, viņi sāk strausmīgi eksperimentēt ar tiem nobiem. Un parādījās viņi pie stūres, un tagad viņi iet atpakaļ uz to, ka viņi ir tajā vietā, kur viņiem jābūt. Nu, mums Nissanam ir tāds, tā kā, mēs viņu saucam par klitoru, tāds tā kā apakšā, un tu viņi tā bīti, tā kā. Viņam nav pat tā kā tas kloķis, viņam ir tā kā poga. Bet jā, ir visādi viņi. Tad es vēl iemācījos, vēl es nesen iemācījos, ka ir arī šīs rokas bremzes, jo tāds brīkals man arī. Nu, tā kā parasti ir tiem citiem automātiem, ar ko es esmu braucis, ir tas vienkārši tāds arī podziņa. Pavelts. Jā, podziņa. Tad podziņa. Bet te bija jau, es iekāpu tajās, un parādās pēkšņi izslēgt to rokas bremzi. Un tā bija tas tas variants. Jā, klasika arī vēl šur tur ir redzama. Man liekas, vajadzētu tā, ka ir poga, bet ja tu nospied to pogu, tad tā skaņa šāvē tā ir. Jā, vajadzētu, jā. Nu tā, tā kā autoziņas no manis ir beigušās un kaut kāda dzīves update, es domāju, ka mēs varam iet pie nedēļas. Galvenais nenosīties, lai tev labi ripo. Paldies. Mārtiņ, tu ļoti labi uzsākā mums sarunu tēmu pirmo. Kāda? Video redzēji? Par Rīga un peldošo BMW Daugavā vai ko? Jā. Es jau kādu laiciņu, mums jau korespondents no Seviļas ziņo visu laiku. Kas ir korespondents no Seviļas? No Aldis. Rigo Toro. Rigo Toro, pareizi. Es nezināju, cik... Jā, tas gan, bet tur ir tāds labs twists, ka valdība ir vainīga. Tur ir twists arī? Šodien kaut kas jauns. Kariņa Levita režīms? Jā, šodien kaut kas jauns bija? Jā, es braucot šurpu, man ir tāds nelāks ieradums, ik pa laikam Instagram skatīties pie stūres un redzēju, ka viņam bija, viņš izvilktā mašīnā ārā un tur ir bukte aizmugurē, un tad viņš domā, ka kāds ir viņa iegūrūdz iekšā ietriecies viņā no aizmugurs, iespējams big pharma. Bet par to es nezinu, cik tas ir nevis pareizi vai nepareizi, bet viņš laikam 15 štukas savāc tai sievietei bērēs tur pāris dienās. Jā. Crazy. Bet, ne jau viņš. Tas ir diezgan bēdīgs stāsts. Jā, bet divu bērnu māti iebrauc Daugavā, bļad, jā, bet es domāju, ka Facebookā kaut kādās grupās, ja tur būtu, es pirmām kārtām droši vien nebūtu tāda vākšana, jo viņai tāda X5 braukā, gan jau, ka viņiem naudu bērēm pietiek, bet viņš uzstājas to platformu un tur 3 dienās 15K, man liekas, ļoti zolīdi. Bet tā pašā laikā tā ir zaudēta māte, un kur tie 7,5 tūkstošus bērnu maina tad dzīvē. Bet es nezinu, vai viņš uztaisīja, tur taisīja kaut kādu sievieti, ķipa. Nē, tā bija fake, cik es saprotu. Tur bija kaut kāds viens konts, kas bija fake, kas nebija apstiprināts, un tad otrs bija laikam ar Alda atbalstu. Kurš būtu tik nekaunīgs svešā vārdā taisīt ziedošanas kampaņu kādu? Tiešām. Mēs ar Aniju noteikti nē. Nē, jo tur bija, tur no sākuma bija kaut kāda konspirācija, jo viņai baigi tuvu brauc kaut kāda mašīna aiz muguras. Bet, pēc tam jau, kad iznāca ziņa, ka viņa pat tur zvanījusi, pirms tam teiks, paldies, neglābiet. Pagad, tā bija pašene? Jā. Tur tu neredzēji pats video, tur man likās brainfarts tas ir. Sajauc labo un kreiso. Honestly, viņi tur varēja vēl pagrieziena signālu parādīt. Reāli. Tur bija skaidrs kā diena, ka speciāli iebraukts. Nezinu, tur paliks slikti. Ar tādu leņķi vēl trajektoriju vēl paņemt. Es nezinu, man liekas ritīgi crazy. Iedomājies, ka tev tas darbā tā nobesījusies, nezinu, kas tev tur bija jādara darbā, kaut kādu sūdi jāvāc vai kas, un tad tu brauc mājās. Es braukšu Daugavā ziemā nosalt. Fakt, ritīgi smagais. Tur jau kaut kāds Šībers aizgājis iedrošina. Jā, NMPD. Varēja kaut ko ļoti, es nezinu, viņi jau zina noteikti, ielaid sevī kaut ko. Viens jau bija, kas aizdedzināja. Aizdedzināja?
Nu, tas bija NMPD mediķis. Tas čeks. Liesmojošais tukumnieks bija. Viņš arī izdega pareizi. Jā. Laikam, pārprāts. Nu, tur varētu būt heavy, jā. Nē, tur jau Aldis cēla gaisā, jā, ka viņas tur filmē slānas darbinieks. Jā, slāna. Bet zini, kas trakākais, kas viņus slāna? Mēs, sabiedrība. Ar savu dzeršanu un sievas izšanu vispārējo. Nē, nu tā kā tik tālu man nav, laikam, darbs novedis. Tikai tik, cik, šodien vajadzētu piedzerties. Un man liekas, arī pirms to tājas pašnājumu tiešām, jo es trešoreiz par narkotikām šodien, nezinu, pamēģinu kaut kādas vielas, varbūt tas parādīs kaut kādu citu perspektīvu dzīvē vai kaut kā tam līdzīgi. Nu. Bet tiem cilvēkiem jau nav tas, nu tā kā tev tu zini par to perspektīvu mindset. Tiem cilvēkiem tās narkotikas nozīmē, ka tu esi bezzobens bombzis. Jā, tā pašā laikā ir noslīgt Daugava, un 2 bērni paliek mājās. Viņi piezvanīja dienestiem pateikt, vai neglāb viņu? Jā. Cilvēks, kurš strādā dienestos un klieros saprot, kā viņi strādā. Jā, tāpat tās, jā, vilks ārā, ķipa, nebūs tā, ka tur vienkārši atstās un pēc tam kaut kur, nezinu, tālāk Daugavā pļā lielvārdē izskalos. Tā, ka labs nāk, tad izskalos kaut kur pie volējiem. Dievs. Tā, ja tur ir tie Daugavā, cik tur kaut 11 metri dziļš ir un tur pilnīgi piča black tums ir un kaut kādiem tiem nabaga ūdens lidējiem jātaust ar kājām, viņi, kur tā mašīna ir. Jā, nemeklējiet, man būs labi, tie reāli nobesījušies, reāli nosaluši tur nabi. Tas sautīgi. man katru reizi, es aizmirstu, cik Daugava ir baisa, 9 metri. Kāpēc vajag tik dziļai viņai būt? Kāds mērķis? Lai naidnieks nevar pārbrist pāri. Dieviņš izraka, papras viņam. Upēm ir jābūt tā kā jaukām un seklām. Nav jābūt. Es nesaprotu, kāds jābūt tā kā abas rumba, jā. Centrā. Nu jā, ne jau pilsētas centrā jābūt kaut kādai ļaunai, tumšai, melnai upei 9 metru dziļai. Bet nav tā, ka katru gadu kāds pārbauda jaunietis tur iedžampojot. Protams. Nu, pagaid pie šitā te first dāča, te jau vispār citi keisi ir, ķipa, kurš tā kā sāku vakaru. Sadzerās un lec ūdenī? Nu, vai iekrīt, ķipa, tur daudz, katru vasaru ir kaut kādi šitie. Es aizmirstu, kas man šito stāstīja, nemaldos pat viena skolniece. Kaut kad pilnīgi randomā sarunā parādījās tas, ka viņi kaut ko par Rīgu runāja un teica, ka viņi ar mammas brauc uz Rīgu un no tilta lec tā repera stirna ūdenī iekšā. Pirms ēršķiem. Tā bija. Bija tāds. Arī no tevis tilta var izdzīvot nolecot? Es turēšu no mazā akmens tilta, ko samlīdzīgs. Mazā akmens tilta. Nē, bet vai tad viņa nolaca līdz galam? Es vienkārši dzirdēju to stāstu, man liekas absurdi smieklīgi, ka tu brauc ar mammu uz Rīgu Spici vai kurien nopirkt drēbes un kaut kāda rudmetaina meitene stāv uz tilta un beigās viņa nokļūst ērkšķos un tagad sāk repot. Jā. Bet man, es nezinu, kāpēc manās smadzenēs tagad pēkšņi sāk, tas laikam kādu vecumu pazīmi, man sāk jukt kopā Stirnu un Emīliju. Man liekas, ka viņi tā kā viens tas pats tā kā šķīrnu. Nu, Emīlija ir tā, kurai vajadzēja būt uz, tā kā tu teici, Citybay, vienīgā automašīnas nomas vietne, kur atļauj bez prakses īrēt automašīnas. Viņai vajadzēja reklāmas sejai. Bet viņas dēļ Bolt pagarināja. Nu, tā kā paaugstināja to vecumu, jo viņa ir Bolt. Tas bija Bolt drive, es domāju, Citybay, tas bija. Nedēļu pēc tam. Un viņa gāja manā autoskolā. Jā, nē. Bet jūs ar saviem datiem braucat? Man liekas, tas pareizais veids ir Telegramā vienkārši nopirkt svešu kontu. Tad dzērumā tad viņi var nomest jebkurā brīdī. Var dzērumā braukt, jebāl. Ļoti labi. Nu, perfekti, super. Ok, tad zebras segments droši vien beidzas. Nē, mēs varam pāriet arī uz vēl vienu saistītu viens bijušais Latvijas basketbola izlases spēlētājs, laikam dabūs sēdēt. Sober December. Tātad Jāne Čēnoks ir iesēdināts pa īstam. Uz mēnesi, jā, un 25,000 sots. Tad viņš neaizsūtīja mašīnu uz Ukrainu? Tas jau bija elektromobīls. Ukrainā kā nevajag. Bet varbūt kādai medmāsai tieši noderēs. Tur pastniecēja kaut kur prom no frontes. Tādu detaļu es nezināju, ka tas bija pat elektroautos. Jā, Mustangs tāds zils. Nu, hibrīd kaut kas. Super. Jā, tagad gan laikam zebra beigusies, ne? Atgādinām, uzliekam ziemas riepas 1. decembris. Jā. Jūs redzējāt to sižetu, kur tas onkls teica, nē, es teikšu 1. decembrī. Es jau priekš poličiem. Jā, priekš sevi.
Tāds čipa, tā kā man ir 0 jautājumu par to, kas ir pie stūres tajās mašīnās, kas izraisa tās nāvējošās head-on collisions bļāvietas. Jā. Tur ir vecie cilvēki, ir taisīti no citu kalumu. Es arī apmēram no 90 atceros, ka tiešām cilvēki brauc ar vasarenēm un ziemas bija grūtāks, bet es nezinu, man būtu bail. Es starp citu, tad, kad es braucu uz Spāniju, es biju domājis braukt ar autobusu, jo tur kaut kā sanāca, ka viņš lidojums bija ļoti klausies, lidojums bija ļoti agri no rīta, kaut kādos 5 vai 4. Attiecīgi 4 man būtu jābūt lidostā. Un es kaut kā sarēķināju, tas, kad ir pēdējais autobuss, es būtu Rīgā 11:30, tad ir vēl viens autobus tieši no autostas uz lidostu. Es esmu lidostā apmēram 1:00. Pasēdēšu lidostā, man bija ko darīt, daudz ko, nezinu, ko kontrolerus palabot un tam līdzīgi, un tā arī pēc tam mājās. Es vienkārši tajā dienā visu kā vienmēr atlicis pēdējo brīdi, un es vienkārši to autobusu nokavēju. Bet man nav mašīnā ziemas riepas uzlikts, un es skatos, un tieši uznāk mīnusiņi, kad man sanāk, kad braukt mājās būt. Kā es skrēju pa galvu, pa dirsu meklēt kādu, kurš man 7 vakarā riepas nomontēs un uzmontēs. Es atradu vienā servisā, kur man cilvēki bija gatavi to izdarīt par attiecīgu samaksu. Tur aizbraukt pēc darba mājās, izdarīt savas lietas, vakar atbraukt, nomainīt man tās riepas, bet beigās man radinieks servis uzzvanīja, ka pielauz vienu čelītu un nomainīja, un paldies viņam par to. Un tad nomainīja riepas, bija čakarīgi, tur bija grūti kaut ko tur uzlikt vai kaut kā tā, un tad es kaut kādos 9:30 dabūju savu mašīnu ar riepām gatavu un 12:00 izbraucu no Ventspils. Vispār pilnīgi bez gulēšanas, pilnīgi aizlaidu līdz Rīgai, un tad vēl lidojumos arī bija starp citu nais, ka es dabūju viens pats sēdēt pa visu rindu, tad vienā lidojumā es dabūju sēdēt emergency exitā, un tad atpakaļ ceļā gan es biju pa vidiņu, tā kā visās 3 vietās es biju un dažādās inčīgos faktoros, un atpakaļ ceļā, kur man bija emergency exit, man tur lija ūdens virsū pa durvīm. Es nospiedu to podziņu, pateicu, tas tā jābūt, tas ir normāli, jā, kondensāts. Un tad es pieņemu, ka tods papīrs sabāzēja caurumā iekšā, lai man plecs nelīst virsū. You were doing your part. Izglābu mašīnu. Avio inženieris Mārtiņš. Ļoti labi. Bet vēl paturpināt par tiem autobusiem. Jūs redzējāt arī to video, kur tā kā Ecolines vai Flixbus bija tas, kas izbrauc starp 2 fūrēm. Vienkārši pļāviens. Nāves mašīna. Ecolines, jā. Man kaut kādā čatā uzpeld tas vidaks, un burtiski pēc pāris minūtēm sieva raksta, es ar autobusu mājās braukšu. Buļā. Savu kāju nespēršu vairs tajos starppilsētu autobusos. Galvenais nesēdēt priekšā. Jā, piesprādzēties un piesprādzēties, jā, kā tāda, it kā kaut kāda tur sarmītas ķermenis man nepārlauzīs kaklu krītot virsū. Kā tāds. Es pirms kāda pusgada vienreiz braucu ar sabiedrisko. Vai pirms gada jau, un toreiz šoferis... Jā, Rīgas satiksme. Nē, uz Rīgu. Un tur šoferis izgāja cauri visam autobusam, visiem lika piesprādzēties. Bet tas jau bija nesen, tad, tur jau tā bija gadījums. Tā mūzikas skolā Ventspilī, tas bija īsti pēc tam. Tagad, ja viņš droši vien dzird, ja viņš dzird pietiekami daudz klikšķus, tad sāk braukt. Viņš skait. Ļoti labi, ok. Labi, kas vēl ir pierakstīts pie tādiem aprunājumiem? Kas ir noticis? Bija tas Stambulas konvencijas, es biju uz vienu protestu, check, done. Tā kā pirmā diena vai otrā diena. Ko dara tādos pasākumos? Kā ir ierašanās, vai izsniedz kaut kādus karogus, vai jūs sagatavo? Kad ienāk nauda no Sorosa? Neko neizsniedza, man neko nesamaksāja. Un savukārt vienkārši, kad sāka, no priekšpuses tur bija skatu, mēs tik tālu netikām, jo tur tiešām drausmīgs bars. Bet viss bija ļoti pieklājīgi, negrūdās un negrūstījās. Anī, tu saki, ka tev nesamaksāja neko, bet skaties, kad būs vidu deklarācijas, tad visiem, kur nebūs, būs jāspiemaksā valsts budžetam, bet tie, kur bija, tiem atgriezīs naudu atpakaļ. Tā ir jau schēma, tur ir loģiski. Tad viss kārtībā, tad es gaidīšu to. 1. marts bija, tas drīz, tas nav nemaz tik tālu vairs. Nu labi, kādas sajūtas, kas patika, kas nepatika? Patika, mēs bijām labā kompānijā, mums bija viss forši, tā stāvējām, kliedzām, tur dziedājām, tam līdzīgi. Es to priekšplānu nedzirdēju, neredzēju. Es biju tajā, kur bija tas Dainis Ivāns, kad viss tur pēc tam cepās, ka tur atmodas simbols, tur... Patīk, ka viņš nav, tā kā viņš ir objektificēts tik tālu, ka viņš ir atmodas simbols, nevis cilvēks. Es arī ar kādiem draugiem runāju par šito, kas tas ir Dainis Ivāns, ko tu dari? Es piedalos tādos svarīgos pasākumos valsts veidošanā.
Jā. Nu tā. Bet viņam ir forši, viņš pieslēdzās, viņam jāstrādā tikai uz valsts svētkiem visiem. Pārējais viņš ir off. Nu, man arī bija pārāk miermīlīga tā kompānija, tā kā, jo tur bija netālu no mums bija viens, tas viens, kas bija protestētais, kur tur bija literāli 1 kvadrātmetrs no LGBT brīva zona. Jūs bijāt tajā, jā? Jā, mēs bijām tajā 1 kvadrātmetrā. Un tad es biju domājis, jāiet viņš sist, bet tad man neļāva. Bet, Tad jūs negājāt pēc tam uz Vecrīgu daudzīt logus? Nē, besi. Bet es jau tu teicu, gāji uz to, tu jau biji full on gierā. Jā, protams, es biju gatava. Man bija arī tā šāle, kurai tas reflection tā, lai nevar nofočēt ar CCTV, nevar nofilmēt. Okay. Tagad jau fēni tās Arafat, kas var uztīt pie viena. Arī fakts, jā, protams. Lai ir visi protesti apvienot. Jā. Anī, tu dzirdēji to? Es jau teicu, tā kā darbiņā, ka esmu tāds protests cilvēks, es iešu jebkuriem par sievietēm, pret sievietēm, par gejiem, pret gejiem, par dzīvniekiem, pret dzīvniekiem, visu, par vīriešiem. Nē, protestēt, forši protestēt, man liekas, jā, kā viņi saka, tur demokrātiskas sabiedrības viena no brīvībām, kas jāizmanto, man liekas, ik pa laikam vajadzētu bišķi vairāk protestēt. Bet par šito te, tu biji pie tā Kiskis kaunas skatuves, to tu redzēji dzīvējā vai nē? Tas jau bija viens no saukļiem tur visu laiku. Kopīraits nebija labs, mēs arī pēc tam runājām, ka kopīraits nebija lielisks, jā. Tas sauklis, man liekas, tiešām man ļoti kriņš, ļoti sāpīgi bija. Jā, es esmu dzirdējis daudz. Tie, kas to tā kā, tur izdomāja, varētu tā kā pateikt, jā, mums šis nestrādā. Tāpēc visiem protesta organizatoriem jūs varat mani freelancā paņemt. Es jums palīdzēšu uzrakstīt tādus trāpīgus un asprātīgus saukļus un tam līdzīgi es to māku. Jo tas man arī pašā nebija mīļākais sauklis. Žestus vēl nē. Runās izmantot tādas emocionālās. Tos vēl nemāku. Nu tālūk. Kas tad mums vēl? Bet tas sanāk beigās sieviešu sišana ir atcelta uz gadu vismaz pagaidām, ja? Nu, uz gadu, vismaz līdz nākamajai saimai ir atcelta, jā, tā kā tad jau redzēsim. Pagaidām vēl nesitiet. Nu tā, kas vēl ir bijis tāds ziņās? Mārtiņ, tev varbūt ir pieraksti, lielais Mārtiņ. Ārpus segmentiem. Nav virsrakstu nekādi. Okay, nu tad man ir tāds atslābinošais jautājums viens. Man būs jādodās uz savu bērnu grupiņu dārziņā lasīt. Tiem bērniem attention spans ir... Kādu parūku tu vilksi? Tas uz to jau velk. Tiem bērniem attention spans ir aptuveni kā vaina video, kādas 6 sekundes. Man jāizdomā kaut kas īsti lasāms viņiem. Kas tas varētu būt? Un visdrīzāk, ja tas būtu pietiekoši interesanti, man būs jāuzvalk tā parūka vai cepure vai maska vai... Tev jāiet full drag, man liekas. Ienest LGBT, jā. Ienest LGBT. Pirmkārt, tu būsi tā kā populārākais grupiņas čatā. Pirmā sieviete Ventspilī. Vienīgā sieviete Ventspilī. Trojs. Jā. Es tiešām nevaru iedomāties, ka paņēmu uz baigo šoku. Jā, man arī nav nekādas bērnu grāmatas te pie rokas. Varētu viņus visus saraudināt ar kaķīšu dzirnaviņām. Ak, Dievs, tā tiešām traumatiski. Īpaši tā ar tām ilustrācijām, tā bija briesmīga. Man liekas, tas arī saplēs manas smadzenes. Tas mans core memory no bērnības. Viena no bēdīgākajām dienām dzīvē. Jā. Vecās māmas bērns pie dīrsas, kaķīšu dzirnaviņas. Have you read that shit? Tu ir tas austriešu mana cīņa. Vēl bija tā bultena, kur bija tas fujaks ar to pimpi. Tā bija grāmata, vai tad ne? Tas helikopters nebija grāmata. Fujaks ar grāmatas nosaukums Fujaks ar pimpi. Cik progresīvi. Tas fujaks ar pimpi. Mātiņš neiet klases priekšā, tur pēklīts nosēžās parāda grāmatu. Mēs šeit lasīsim Fujaks ar pimpi. Un tas ir stāsts, kā ierosināja lietu man. Bet tev burtiski sieva strādā bibliotēkā, man liekas. Tas ir kaut ko inčīgi, kaut ko ļoti. Sievie neļaus, jā. Tas meklē idejas. Tu nevari vienkārši Ventspils to fórumu lasīt, sludinājumus. Kaut kādu turismu bukletu.
Jā. Ir tas brokods. Man tieši uz galda stāv darbā. Jā. Tautas dziesmas kaut kādas. Nu, Margarita Stāresta, es nezinu, nepazīst nevienu bērnu, kam nepatīk. Vai Imanta Ziedoņa tur pasakas par puķēm, pasakas par nezinu, ko tur vēl ne. Jā, par puķēm viņa jau pārāk, viņa taču tur vēl nespēja Viņa jau tur, jā, vienu paragrāfu noklausās un jāiet veipot. Jā, Algau 94, tad jāiet veipot. Twilight. Un tur būs jāiet kādu mēnesi pie viņiem katru rītu. Bet izspēlē, ar bērniem izspēlē tā, tu šoreiz būsi Bella. Jā. Un es būšu Edvards, jo es esmu pulka vecāks par tevi. Ļoti slikti. Un tu vēl suni paņem līdzi. Bet, Mārtiņ, kāds tas koncepts ir? Tev katrs vecāks iet tik pa kaut kādu nedēļai vai kaut kas tāds, vai visi kopā, un tad tu arī dzirdēsi, kādu šausmas tie citi kolēģi tev lasīs? Nē, katrs vecāks, arī katrs, bet tiek mudināti vecāki iet lasīt bērniem priekšā. Bet jūs tur pirms tam krošikojat, kurš ko tur lasa priekšā, tur varbūt kaut kādi krievi lasa kaut kādu. Viens atnāk nolasa bībeli, pēc 3 dienām vēl viens atnāk bībeli nolasa. Maša un lācis. Nē, es varētu kā Trojs tur ierasties. Tā kā neviens nepārbauda, kā tu atnāc. Ļoti labi. Man liekas, tev ir laiks viņus traumēt. Perfekti. Par citplanētiešiem un kādiem piramīdām vai Bigfootiem. Uzliec viņiem čārā gan podkāstu. Un tagad bērni es jūs iepazīstināšu ar pravieti no tālajām zemēm aiz okeāna. Jā. Pifs un Pafs. Pifa piedzīvojumi tie bija vienmēr forši. Pifs un Pafs izklausās pēc Kriminālās ekscelences fonda kaut ko. Pif un Paf, 2 tēli. Maks un Morits. Tā, to var, jā, tas nāk no Vācijas, man liekas. Jā, to var. Tu domā Ļoļek un Boļek? Jā. To laikam nevar. Krokodils Gena. Krokodils Gena. Vinijs Pūks. Jā, bet viņš stabilu to, ka Krokodils Gena arī nopizdīja kaut kur, ne? Tas arī kaut kur ir. Bet tas, Vinijs Pūks viņiem bija sava versija. Krieviem bija, man liekas, kaut Maugļu versija, bija Mauglis, jā. Un tad bija Krievu kaut kāds. Kā krieviski ir Mauglis? Mauglis arī bija. Tā ir tā Krievu versija, tas Tarzāns, jā. Mauglis bija Krieviem. Tarzāns ir Eiropas, bet Western versija. Propaganda. Netak. Es atsakos ticēt. Ir divas dažādas grāmatas, Mauglis un Tarzāns. Jungle Book. Jungle Book un man liekas, ka Mauglis. Bija tā Krievu grāmata, tad balta grāmata, tur kaut kāds pitons bija uzzīmēts virsū, un kaut kā tie visi tēli bija ļoti, varēja just, ka Krievu mākslinieks viņu zīmējas. Kā? Var jūs? Tā grāmata smirt pēc siļķiem. Var jūs, ka Krievu mākslinieks? Mūsu grāmata. Ļoti pēc nabadzības. Super. Šī bija fantastiski. Droši rakstiet komentāros, kādu grāmatu Mārtiņš varētu lasīt in full drag priekšā savam dēla bērndārs grupiņai. Paldies. Forši, man vecāki pat pakaļ nenāca uz dārzi. Šitiem lasa priekšā. Super. Ok. Ja mēs tā pie tādiem medijiem, tad parunāsim par jauniem medijiem. Es domāju, ka ir laiks kino stūrītim ar Cinnamon Akropole Alfa. Ak, Dievs. Dārgie draugi, esmu bijusi uz kinoteātru. Ļoti daudz reizes. Esmu bijusi 4 reizes uz kinoteātru. 2 no tām bija Cinnamon Akropole Alfa, bet tas bija tikai tāpēc, ka bija speciāls pasākums. Tāpēc es biju uz to citu. Tātad Cinnamonā mēs ar Tomu tikām uzaicināti uz TTT filmas skatīšanos, TTT tīklā. Skatīšanos un Cinnamon dzimšanas dienu. Tas bija ļoti superīgs pasākums. Mūs tur pabaroja, padzirdīja, apdāvināja, spēlējām kahūtu un bija ļoti superīgi. Un arī filma bija ļoti, ļoti foršas, iesaku. Viņa laikam Raking in the Money. Tas ir visi tur. Bet tā laikam ar visām tām, kas iznāk kā 18. novembri. Un tam līdzīgi bija kaut kādi tie standarta
latviešu filmas par padomu laikiem un kara laikiem elementi. Nu, tur, piemēram, Arturs Krastīņš ir filmā. Bingo var izsītrot. Jā, un kādu vīriešu, kāds ģimenes locekli vai nu nošauja pagalmā vai izsūta. Izsūta, jā. Tas bija ļoti forši, iesaku. Filma par sieviešu basketbola komandu latviešu šajos te pārmaiņu laikos. Tiešām bija prikolīgi, nu tā kā tās basketbola ainas nebija garlaicīgas un nav tur drausmīgi daudz aktieru savu. Nu tā. Cik es sapratu, tur arī bija tas, ka ātri viens fun fact, ko es vienkārši dzirdēju, ka tur bija laikam viena aktrise iemācījās spēlēt basketbolu, un atkal viena basketbolista iemācījās tēlot. Spēlēt, jā. Nu, viņa laikam ļoti labi sanāca. Jā, viss bija superīgi. Pie mums var aiziet pie naudas maisiem un pateikt, ka es gribu uztaisīt filmu par sieviešu basketbolu. Jā, varam. Aiziet. Jā. Nu, tur bija tā kā konkrēts ar tās vienas basketbolistas dzīves, tur to stāstu. Tā tur bija, bet ļoti forši man patika. Un tad otra filmas, ko es biju, bija Tumšs zilais evaņģēlijs beidzot. Nu, viņš bija cringe, nebija cringe. Nebija cringe. Viņš nebija tik labs, kā visi čurāja kārstā. Nebija tik, man nelikās nekas tur tā kā vaiprātīgs. Man arī nebija, es zinu, ka tā kā daudz, kad mileniāļi pēkšņi tā kā lamāšanās ir sākus traucēt, un tur visu laiku lamājās, un tā, bet tā tur tie cilvēki, kā savādāk. Tā mākslas forma ir, jā. Nu, kā savādāk ar Krievu sarunāties, ja es runājos. Bet bija forši. Tas man arī patika. Spēja noturēt uzmanību visas tās, nezinu, cik stundas. Tam līdzīgi. Un tas arī tā kā refreshing paskatīties uz aktieriem, kas nav Arturs Krastīņš vai ne. Nu, tā kā bija kāds cameo, kaut kas inčīgs parādījās negaidīts. Mičerevskis bija? Mičerevskis, laikam, es neredzēju, bet tur bija kaut kāda paziņas. Paula no Kankarmāsām tur arī ir. Viņa bija kaut kur fonā vai runāja? Viņa bija maz skatos, bet viņu varēja redzēt. Viņa bija policiste, policijas akadēmija absolvente. Un tā. 90 uniformā? Jā. Tas uniformas jau nav mainījušās, Mārtiņ. Ļoti labi. Nu, lūk, un tad vēl es biju uz krēslu. Uz pirmo daļu bija speciālais seans vienā citā sliktā kinoteātrī. Un tur bija īpašais seans Helovīnā. Pirms Helovīna mazliet, tad mēs bijām ar meitenēm. Un pirms sestdien šajā weekendā mēs bijām uz New Moon. Un mēs tagad ceram, ka būs arī pārējās daļas. Jūs visas vilkāt lowrider džīnus un gājāt skatīties? Saģērbāties mēs tajā tematiskajā laika periodā atbilstoši? Nu, mums kā kurai bija kaut kāds Twilight merch, tad to mēs vilkām. Bet, arī forša pieredze. Nu, lūk. Tad straumēšanas vietnēs es varu ieteikt, protams, ar ekšķiem jau tuvojas savu noslēgumam. Kurzemnieces holding on strong. Vai tā no ratiņiem ir piecēlusies kājās? Tā jau ir aizsūtīta mājās. Aizstāv mājās. Viņa aizgāja mājās. Jo tur bija tā, es jau laikam stāstīju par šiem momentiem, ķipa, tur, kad noteikti aizbalsošana, Ines, lūdzu piecelies kājās. Jāna, lūdzu piecelies kājās. Egī, tu necelies kājās, bet tu esi izbalsošanas strības. Reāli. Jānis Bukums. Es redzēju tieši to sēriju. Egi, tu necelies kājās. Un tā, un tad viņai visi ceļi ir pavērti. Bet viņa jau kaut kādu laiku atpakaļ izbalsoja. Viņa dabūja arī ratiņus jaunus, tā kā dāvanā. Jā, un pat īstenībā tur bija dāvana karte, ka īstenībā pat par labu summu es nočikoju to mājaslapu, tur pat actually var nopirkt vislabākos ratiņus par to naudu. Okay. Tā kā cerams, ka viņi vienkārši nepārdeva to dāvanu karti un nopirka actually. Jā, vajadzēja iesliet viņai dēmos un pa kapēkām atpirkt. Bruh. Un vēl es varu ieteikt straumēšanas vietās. Protams, Stranger Things. Esmu noskatījusies tikai pirmās 2 jaunās sezonas sērijas. Jā. Lūdzu, no spoilers. Alert. Mēs ar meitu sākām skatīties Stranger Things. Mēs esam pirmās 2 epizodes noskatījušies. Pagaid, bet tagad pirmajā sezonā? Tagad no jauna? Ļoti labi. Tas ir tik labs vibes. Apskaužu tevi. Jā, ir tieši tā ritīgi nice vibes ir. Tur kaut nepilngadīga Millie Bobby Brauna. Tagad tur ir aktrise, kurie vārds ir Millie Bobija. Tā galvenā Eleven, Millie Bobby Brauna. Ir Millie Bobija. Ļoti annoying.
Es nezinu, kas tas par vārdu, bet viņi ir precējusies ar Kur ir galvenā John Bon tā- Jovi dēlu. Māsa vai tā 11 ir tā Milija Bobija? 11 ir Milija Bobija. Viņa dzīvē ir super annoying. Viņa ir precējusies ar kādu nepo baby. Viņiem ir 20, cik tur viens gads. Viņi ir adoptējuši, ja nemaldos, 2 bērnus. Un tad viņi tur. 2 jau, jā? 2 viņiem, 1, 2 kaut kādi. Man liekas, viens viņi tikai, tagad labi, jā. Viņi super Ar progresīvi. John Bon Jovi dēlu. Jā. Nezinu. Man viņa bišķiņa kaitinoši Jā. liekas. Cik ir sezonas jau? 5. Cik man priekšā ir daudz? Tagad ir 5. sākās, jā. 10 epizodes sezonā? Plus mīnus, laikam, jā. Tad, kad bija 5. sezonas, tas reklāmas pasākums, viņi vienā brīdī izdeva to Stranger Things, un tas rāmīts, tas Jā. piecnieks, un visi tie burtiņi kaut kā saliekās kopā kā viens slikts vārds. Viens N-vārds. Viens N-vārds sanāk tā. Inger. Bet, Par šo runājot, man meita melno elfu nosauc par Nilfu. Ziniet, elfu un tas šelf ir? Mājās viens, tad ir brūns ir, un tad tas ir Nilfs. Perfekt. Nu, un tad Apple TV es varu ieteikt Pluribus. Tev, kurš Ļoti man par to labs jārunā ir? Anī. Bet es nestāstīšu, tad Urbāns par to stāstīs. Man jārunā tagad. Lūdzu, stāst. Labi, okay. Tu pieminēji Apple TV. Pluribus. Es ātri pateikšu to, ka es esmu atteicies gan jau no visiem straumēšanas saitiem. Es kancelēju viņus vienu pēc otru nost. Man ir pagaidām palicis vēl Netflix bišķiņi, ko es tūltās arī, jo es pabeigšu skatīties Stranger Things un Gossip Girl, tad man nafig Netflix arī vairs nebūs. Un es esmu full on pirāts. Mārtiņš arī Ai, ai. atteiksies no pieslēguma ar zelta zivtiņu turpmāk staigās. Jā. Ja viņš uzspīkst, tad atzina Es viņam. nevaru izdomāt vienīgi kā no Spotify atteikties, bet labi, to vēl cits Mārtiņš Viņi risinās. paši izmet. Viņi paši izmet, ja nemaksāja. Anī man uzņēma mūsu dolo ģimenē, divvietīgajā ģimenē, bet Jā. atkal Spotify man izmet ārā. Uzķerē. Bet tas bija arī Jā? viens no iemesliem, kāpēc es no Netflix atsakos. Man ik pa laikam jāpārliecina, viņš ir, ka es reāli neceļoju, ka es esmu īstais cilvēks, tas, Kādā kurš sakarā? maksāju un tā tālāk. Es to noskaidrošu to Spotify situāciju. Mēs esam pārī, jā, what? Big Es, man Zviedrs. liekas, Mārtiņ, domāju, ka Jā. būs vēl cilvēki, kas lēnām atteiksies. Jā, Kas man, kaut tas kur ir. Es dzirdēju to, jā, ka viņi vienkārši tās mākslās platformas mūs kaut kā spiež, uzliekot visu laiku kaut kādas stulbas lietas virsū un mainot, mainot saturu, tur nevar neko ietekmēt. Reāli viņiem ir licencēšana, un kaut kāda seriāla parādās un kaut kāda pazūd. Bet es vienkārši izrēķināju, pirmkārt, cik es naudu maksāju par visām tām vietām, kas man ir. Un tos 2 seriālus, ko es ikdienā skatos, tur House un Gossip Girl vai Lost, tos es varu, nezinu, nopirkt, lai man viņi stāv kaut kādā digitālajā vai diska versijā. Jā. Bet, Nē, jā, bet zini, kā ir, ka tu, manuprāt, ir tā, ja tu nopērci disku, tu drīkstētu kačāt. Tu esi samaksājis par to saturu. jā. Un tad tu viņu Kačā vienkārši pārliec skaties. uz citām platformām. Vienkārši nav CD player šobrīd Tu pieejams datoriem datoriem. nejūties apzadzis to autoru. Jā. Un Vajag es nezinu, jā. Jebkurā gadījumā, es esmu iekonomējis naudu, atsakoties no Disney, no viena Go3, no viena Netflix, no Apple Music un kas vēl man bija. Failiem LV, fucking Failiem jā, LV. Apsveicam, Mārtiņ. Jā. Tas tikai no džima atteikties frendos. Tiešām. Ai, bet jā, Pluribus, tieši, kad biju Spānijā skatījos, rītīgi nice. Es arī puišiem čatā iemetu, bet viņus jau grūti pierunāt uz to visu. Jo mans mīļākais seriāls ir Lost, un es redzu kaut kādas saiknes ar to, jo es skatījos pirmo sēriju, un es domāju, what the fuck, kas tur notiekās? Es nesaprotu, es gribu ātri redzēt nākamo sēriju, lai saprastu, kas tur notiekās, un plus vēl Breaking Bad veidotāji to visu ir padarījuši estētisku un skaistu. Jā. Jā. Neko vairāk nevar pateikt par to seriālu, lai nenospoilotu. Jā, tas gan. Bet Es biju tad, kad bija tas pirmā sērija, kad es mēģināju saprast to premisu, un tad, kad beigās viņi izskaidro, pirmā sērijas beigās apmēram ir kaut kāda veida izskaidrojums, es biju bišķi vīlies, jo likās, ka šito jau Riks un Mortijs izdarīja vienā sērijā. Jā. Bet katra nākamā sērija dod kaut kādas pavadiens, un tev tā bilde veidojās kopā savādāk, un plus vēl visās krāsas. Piemēram, Vincam Gilliganam ir ļoti izteikti, ka piemēram visa karakteri ļoti izpiltās drēbēs krāso, un katrai krāsai ir nozīme. Un arī tas Albuquerque's vibes, tas pats, kas principā turpat, kur viņi filmēja Breaking Bad, tur arī tas reāls premises notiekās, un plus tur ir nedaudz sci-fi. Aktrise laba, ļoti labs. Tā
tēlo. Nezinu, tiešām ir interesanti. Pagaidām iesaku visiem. Man mitīgi tas arī distopijas patīk. Šis man bija tiešām tas, ko man vajadzēja. Un viņš arī vairāk tieši par tām, jo zinot to, kas tur ir, liekas interesanti, ka tas seriāls ir par cilvēku attiecībām, kā cilvēks komunicē ar pārējiem cilvēkiem un spēj sadzīvot ar pārējiem cilvēkiem. Kaut kāds vēl it kā esot underlying tur par AI, bet Jā, tas vienkārši man liekas tas laiks sakrit, kad viņš rakstīja to seriālu un parādījās AI un tās visas lietas, bet es saku, cilvēkiem nevajag baidīties. Viņi nav tiešām, mēs te saucam distopijas un sci-fi, tur nav vispār necik tas vibes. Tur ir kaut kāda teorija par to visu, bet viss tiek filmēts kā no ikdienišķa cilvēka perspektīvas, tā varētu teikt. Jā. Ja Mārtiņ, tev nav neviens jautājums vairāk, vai es varu iet tālāk? Par pluribus? Nē, par pluribus. Tad man ir pierakstīts, ka Formula 1 ir beigas. Tikko bija vakar pirmspēdējais posms, kur notikās vislabākais, kas mums faniem varētu notikties, kad McLaren pieļāva kļūdu, un tagad ir pēdējais posms nākamnedēļ, un visi top 3 braucēji joprojām var uzvarēt titulā ļoti realistiski. Un pēdējais posms izšķir visu. Mums ir jātic, ka tas nav iestudēts. Tas nav tā kā wrestlings Amerikā. Ritīgi crazy, jo iepriekšējā pirmspēdējā posmā McLarens diskvalificēja. Un tas atkal bija tieši tas, ko visi raksta. Iejaucās rīkotāji, jā? Jā, pa pāris milimetriem bija nodilusi grīda vienai mašīnai, abām mašīnām. Tā kā ļoti interesanta sezona. Tās būs Gossip Girl, man ceru, tās sezonas beigas. Un vēl es 90. pārskatīju visas 10 sērijas. Jā, man bija tas, kad mēs turismu klubiņām nedaudz mācāmies par Ventspilu un taisam ekskursiju pa Ventspilu, un es kaut ko pētīju, skatījos video, un to 90. sēriju par Ventspilu noskatījos, likās ļoti inčīgi, un es domāju, lai noskatīšos visas. Tad es noteikti gribēšu ar taviem bērniem aiziet ekskursijā pa Ventspilu. Paldies, Mārtiņ, paldies vēlreiz, kad tu atnāci. Mārtiņš bija pie mums uz skolu atnācis, un mēs viņu izvedājām pa Ventspils tehnikumu ekskursijā, un izrādās Mārtiņš nebija īsti bijis šajās telpās. Mani puiši. Nav jau ok iet pie bērniem skolās. Pastaigāt. Es pie dārza neatbild uz ziņām ar telefonu rokās, ka kāds nepārprot, ko es daru. Es tā kā visi normāli cilvēki krustojumā to daru, vai gaitāsot. Man liekas, es nezinu, es ļoti ilgi neesmu bijis Latvijā. Īstenībā bullshits, es eksāmenes novērot, un tur arī neviens man neko nepārbauda. Principā, man liekas, visās skolās Ventspilī, jebkurš svešs cilvēks vienkārši var iet iekšā un pastaigāties pa skolu, un neviens vienkārši pat acis nepamirkšķinās. Es cik esmu pie meitas gājis, man vienmēr notur. Kāds aiztur? Jo es saku, es esmu bijis gan cērtā vidusskolā, gan otrā vidusskolā, gan ģimnāzijā. Es vienkārši eju iekšā un staigāju pa to skolu. Un tā kā neviens neapkopēja. Skolēns? Nē, uz eksāmenu novērošanos es jau tā kā bišķi apģērbos, bišķi foršāk. Vai arī tas, ka tev tā drošā gaita un tu zini, kur tu dodies. Jā, tas gan ir svarīgi. Tas ir iespējams, ka 99% cilvēku, kas ienāk tur kaut ko tirinās un apkārt blēņas. Tas gan, jā. To es visiem saku, ja mēs gribat Rīgā aiziet uz toleti, ejiet vienkārši viesnīcā iekšā un vienkārši ejiet. Jo viesnīcās vienmēr ir publiskās toletes, un tev neviens, ja tu esi tā pārliecība, visi domās, ka dzīvo tajā viesnīcā. Neviens nevienu jautājumu neprasīs. Un ar to segments 10 padomu pedofīliem ir beidzies. Eju par filmām vēl fonā sev bija uzslēdzis itāļu filmu no kaut kādiem, es minēšu, 70. gadiem. Saucās Spītnieka savaldīšana. Vai spītnieces? Man liekas, ka tur bija, galvenajā lomā ir Fujaks, tāpēc es domāju, ka ir Spītnieka. Tur nav amerikāņu versija, bet ir tas itāļu versija par to. Inčīgi, kā tajā laikā filmēja un salikts kopā no tādām tā kā īsām ainām, komēdijām, nezinu, jokiem. Fan. Nav tāds pierastais mūsdienu Hollywoods blockbusters. Forši. Kāda mēs kino gurmāni? Forši. No visurienes kaut ko paskatāmies. Tagad arī Ziemassvētku laiks, sākās viens pats mājās, un vēl droši vien pilns ar Ziemassvētku filmām un multanēm. Jā, un gad taksometrs. Šausmīgi. No super. Ja mēs varam slēgt kino stūrīt, tad es domāju, nakts ka jāskrien, nakts nāk virsū un jāskrien pie nākamās segmenta, kas ir heitanāzija. Heitanāzijā mēs izstāstam vienu lietu, kas mums ir apnikusi, izbesījusi un palaižam to vaļā. Kungi, man šoreiz nav nekā laikam heitojama. Es esmu eiforijā. Kā ar jums? Mārtiņ. Es esmu naida pilns.
Es ceru, ka šis nebija iepriekšēji pateikts. MacBook pērk, Apple pērk, tāpēc, ka tas ir ļoti vienkārši. Izņem no kastes un lieto, right? Jā. Nu, un kad tev kompī kaut kas saplīst, un tu aizej uz Mac fórumu, paskatīties atbildēs, un tev tur kā risinājumu liek atvērt komandu logu un iedot koda rindu, lai atrisinātu to, tas vairs nav vienkārši un draudzīgi. Un es to varu izdarīt, jā, bet tas vairs nav vienkārši lieto. My ass. Nē. Karuč, Mac ir miris, būs kas cits, kas tiešām būs vienkārši. Šis bija pārsteidzoši. Pagaid, tu ļauj man saprast, tad tev ir tehnika, kur ir saplīsusi, un lai tos tehniku sataisītu, tev vienkārši kaut kas ir jāizdara. Nu, ir pārspīlēts saplīsus. Ir tāda rinda MacBookam. Viņi ir krāsaini ar taču. Jā, kas vismaz daudz, cik es saprotu, cilvēki heito viņu. Jā. Man viņa bija uzkārusies, nebija aktīva. Nē, laikam bija aktīva, bet nedega kaut kā tā. Es tā kā metu Google, kā to atrisināt. Jā, ieej manuāli restartēt ar to komandu logu. Tad, fuck, nē, ejdies. Neinteresanti. Princips. Jā. Es laikam kā Windows users esmu pieredzis, ka ik pa laikam jāprogrammē, lai kaut ko sataisītu. Fuck off, nē, es biju ritīgi neapmierināts, ka man liek kaut ko tādu darīt. Jāprogrammē, es nevaru. Ļoti labi. Jā, un otra man heitināzija ir saistīta ar World of Warcraft. Nekas nebūs saistīts ar apkārtējiem cilvēkiem, es nesaprotu. Visus apkārtējos cilvēkus jūs izdzēst, visus gribu. Aizsūtīt uz graveyardu. Jā, Mārtiņš arī sāka spēlēt WoW. WoW ir tā World of Warcraft spēle, kas ir 20 gadus veca. 2 naktas neesmu gulējis. Es spēlēju to klasika režīmu. Vai, nezinu, režīms, kā sauc to Mārtiņu spēles versiju? Klasiskā ēra. Jā, tas nozīmē, ka 20 gadus tur nekas nav mainījies. Viņi ir raw, tādi, kādi viņi bija, tādi viņai ir jābūt. Pūristu versija. Kāpēc ir joprojām 3-4 stundu downtime spēlē? Darbdienas vakarā. Tāpēc, ka daudz cilvēku viņu spēlē, tu par to dusmojies? Nē, es dusmojos par to, ka viņai ir tas downtime, ka viņi kaut ko tur update un dara tai spēlē. Viņa nav pieejama. Kā 20 gadus veca spēles versija tāda, kur ir tās spēles versijas ideja ir tāda, ka tur nekas jauns nav un nemainās. Es laikam varu piekomentēt. Es saprotu tavu frustrāciju, bet man liekas, mums ir jāpriecājās par to, jo vienkārši viņi, kā lai pasaka, liek uzsvaru droši vien uz kaut kādu jauno versiju attīstīšanu, un tās, piemēram, tā klasika ēra ir palikusi, un tie ja daudz cilvēku spēlē tajā serverī, ik pa laikam viņš uzkarās, un ik pa laikam vajag salabot kaut kādu to bagu, kas tur izveidojās. Tā ir man heitināzija. Par to klasi es ātri pieminēšu, kad tā klasiskā ēra, kā pasaka, tā ir viena tā pati spēle, ko tu visu laiku update, bet tur ir pamainījušās kaut kādi pači, un ik pa laikam viņi ir kļūsi tā kā jaudīgāka, bet tas klasiskais ir tik klasisks, ka tur ir programmas kods, ir tik dziļi iesakņojies tajos 20 gados, ka tu neko nevari īsti pamainīt, jo viss kods ir balstīts uz backpacku, un tas backpacks ir principā viens no pirmajām lietām, kas tajā kodā ir ielikt iekšā, un tur cilvēks sūdzās par to, ka man ir, 16 sloti, kāpēc nevar dabūt tur 20 slotīgu somu kā standarta somiņu. Viņi vienkārši nevar izņemt ārā, jo, ja tu izņemsi to somu ārā, viss kods sabrūk un tā spēle neiet vairāk. Cool. Jā, tas ir tiešām forši, un man arī prieks atgriezties. Un es saku, 2 naktas jau tagad maucu. Bet downtime vēl nav bijis. Vakar, starp citu, Stormvindā ienāca iekšā kaut kāda cilvēku un izplosītu pilns ar skeletiem bija. Jā, auction hausā nogalināja auctioners un visi vienkārši stāv un ķipa, ko tagad? Tas bija amizanti. Tīrās šausmas. Ka Kristi droši vien laimīgi, ne Mārtiņ? Nē, viņi bija prom. Es tagad paņemu sev atpakaļ to laiku, ko es zaudēju. Es šorīt pamodos 6:30, atvēru datoru, spēlēt WoW, skatos, Mārtiņš arī jau kap 7 bija online, bet tā kā nevis spēlē, bet tā kā datorā, aplikācijā. Tā aplikācija fonā, man liekas, ir atvērta. Tā kā jā, mēs šobrīd esam tajā iekšā. Man mazā heitināzija tev viss, Mārtiņ. Viss? Jā, man viss. Es ļoti reti ēdu čipsus, apmēram 4 reizes gadā. Un tad, kad man sakārojos uzēst čipsus, es mēģinu viņus nopirkt. Un man sanāca vienkārši vakar būt pa ceļam Lidlā. Es iegāju iekšā, es tajā veikalā arī īstenēju iekšā. Un viss tur tik jocīgs, visas preces savādākas, krāsiņas savādākas, nosaukumi jocīgi. Es aizgāju līdz čipsiem, un man garšo sieru čipsi, un tur tāda smuka oranžā krāsā, tāda viena paciņa iekrita acīs. Un tad es tā kā iedomājos, ka, es nepirkšu, jo es negribu sabojāt to vienu pieredzi. Tik reti viņas ēdu, kad es gribu, lai
viņi ir labi. Un man ir pazīstama meitene tuva, un kura ir, sauksim viņas par Lidl eksperti. Viņa zina lietas un produkcijas Lidlā. Lidl korespondente. Jā, es uzzvanīju viņai un pajautāju, kas tie par čipsiem, vai viņi ēdam, viņi garšīgi, un viņi man rekomendēja tos čipsus, jā, ka viņi esot labi. Tu darīji zvanīt? Jā. Jā, un tad viņi man ieteica šitos te, un es nopirku. Tad es prasīju arī par mērcītēm, un tur gan es viņas balsī saklausīju kaut kādu aizturi. Tad es aizbraucu uz viņiem. Jā, nopirku mērcīti. Un mērcīti bija tiešām garšīga, un tie čipsi garšoja pēc kartona, pēc ķīmijas, pēc sūdiem. Viņi nebija ēdami vispār necik. Es apēdu reāli 4 vai 5 un izmetu to paku miskastē. Un tā nav pirmā un pēdējā reize par Lidlu, kad man liekas, ka viss ēdiens tur garšo pēc kaut kāda ar jocīgu piegaršu, pēc lētuma. Un man ir ritīgi žēl tos cilvēkus, kur ikdienā pērk Lidlā pārtiku. Un otra lieta, un, protams, es tā kā nevaru tā teikt, ka cilvēkiem nav naudas situācija Latvijā, kāda ir, bet man liekas, tur droši vien, ja kaut kāda produkcija tur ir laba, bet man vienmēr ir trāpījusies vienkārši tiešām ļoti negaršīgs ēdiens. Tur nav labas lietas. Man pēdējā konspirācija ir tas, ka es esmu ļoti daudz Spānijā, ļoti daudz Portugālē, un es principā tur tikai pērku Lidlā lietas, un tur viņas garšo labāk, un es nesaprotu, kas, un īpaši es mēģināju saprast, kurš ir tās lietas, ko es esmu pircis tiešām tādā pašā paciņā un garšā, kādas Spānijā vai Portugālē un Latvijā, un ir tie zilais un zaļais krēmsieris, varbūt tie, kas ir pirkuši Lidlā, zina viņus, un Spānijā viņš fucking garšīgs ir, es reāli tur visu laiku taisīju ostermais un ēdu viņu, un Latvijā es vienreiz pagaršoju, un viņš reāli tiešām pēc sūdiem garšoja, pārspīlēt, bet stili. Un man besīja, tad pirmām kārtām tas, ka man besīja, cilvēku sūdiem. Pēc kaut kāda kaķa sūdiem, droši, es nezinu. Manu čips balīt, viņš sačakarēja manu čips balīt, un vienkārši vispār kopumā man liekas, ka tas ir skam, ka Big Lidl mūs skamo, ka viņi uztais kaut kādu fucking ķēdi ar lētām lietām, un cilvēkiem liek ēst negašīgas lietas, un man liekas, tas ir nepareizi, un tā nevajadzētu būt. Fuck you. Tagad ir vietas žestiem, Mārtiņ. Tagad Big Lidl nāks un medīs man, un ietrieks ventā no aizmugures ar mašīnu. Dievs. Jā, bet tur taču var nopirkt arī no ādažu čips un tādas. Kāpēc tu pirki Lidl brandu kaut kādas? Tāpēc, kā es saku, viņi jau noformēti ir smuki. Es saku, tā paciņa bija spilgta un nosaukums kaut kāds eksotisks liekas. Un es domāju, ka tas ir fancy. Mārketinga upuris. Jā. Eksotiskais nosaukums vācu valodā kaut kāds kartofel, kahen, šmahen, tofen. Ļoti labi. Nu, ok, super. Paldies jums, ka dalījāties. Cerams, ka jums palika vieglāk. Es domāju, ka ir jāsoļo vēl straujākiem soļiem, un ar šiem soļiem jāsoļo uz Facebook grupu. Facebook grupu vēl atrast pavisam vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kur uzklikšķinot, jūs tur nonāksiet, kā arī vienkārši Facebook meklētāji ievadot vārdu eitanāzija. Tur jūs atradīsiet, un tur ir tā, ka mēs uzdodam jautājumu pirms katras epizodes, par ko mums parunāt, un tad daži cilvēki kādreiz kaut ko iemet. Un tad Jānis ir ielicis screenshot no Reddita, kur risks 007 ne ļoti sen eitanāzija sāk klausīties. Ir forši. Un tad maiznieks viņam atbild, same. Kad pierod pie podkastiem neraksturīgās leksikas un tā viena čaļa perversajām replikām ir ļoti ok. Viņu komunikācija, bļaģ, ir manu intrusive thoughts realizācija. Bez filtra, ar īsām, precīzām replikām, verbāli iepist visam, kas besī. Tālu, perfekta analīze. Kā sauc to Jānis, tas bija, kurš atbildēja šo? Nē, atbildēja maiznieks. Maiznieks, man nepatīk kritika. Ļoti nepatīk kritika. Kurš ir tādām pretīgajām, ne, bet perversajām? Kurš tas ir? Es jau atvainojos. Jānis jautā, kurš no jums abiem ir tas, kuram ir tās perversās replikas. Un es gribētu teikt, ka tas spērvulis vecais ir lielais Mārtiņš. Bet tiešām es arī šo izlasīju, un man uzreiz bija tāds, tiešām man tā kā nepatīk kritika, ka kāds par mani tā domā. Es šo izlasīju, un es biju priecīga, ka beidzot kāds neapsaukā man par stūlu kārtinošu malku. Nē, tie bļaģi nāc, man liekas, par tevi. Anī, tie bļaģi no tavas puses par man, protams. Bet tie viņam patika. Tie viņam patika. Jā, bet es gribētu gan tā kā, man interesē, kas ir, bet īstenībā laikam ar to, ka Latvijas
Latvijas rādio un visiem šitiem ir tā kā visi tie podkāsti un tam līdzīgi, tad tā lamāšanās ir kļuvusi par podkāstiem neraksturīgu leksiku, jo tad, kad mēs sākām šo darīt, tad nebija nekas tāds raksturīgs vēl. Anonīma kritika ir labākā kritika patiesi. Protams, liels paldies. Turpmāk, nākotnē podkāsts eitanāzija tikai vieglajā valodā. Tikai vieglajā. Uga buga. Ok, cits Jānis savukārt raksta, kādus podkāstus jūs klausāties? Es neklausos nekādus, man vairs nav laika. Kādus jūs klausāties? Šobrīd aktīvi nevienu. Fonā Fall of Civilization uz riņķi. Tur ir kaut kāds 20-30 epizodes. Viņas pirms miega ļoti labi iet, jā. Jā, tur ir arī 6 stundu epizodes garas. Ļoti kvalitīvi. Man mūsu eks-kolēģis visu laiku uzspiež Tucker Carlsonu klausīties. Tad es ik pa laikam to paklausos un tad krinžoju un dusmojos par to, cik cilvēkiem nesanāk bieži vien kādas lietas domāt. Pats klausos. Man liekas, starp citu nāk gada beigas un būs tās tie kaut topiņi un vispārējais. Un man droši vien pirmajā vietā būs Latvijas Formula 1 podkāsts. Latvijas, starp citu, viens čalis, Aldis Putniņš, viņš ir tiešām tā kā eksperts ar lielo E. Viņš, piemēram, šogad arī bija uz kādiem 4 vai 5 posmiem, kā aicināt žurnālistus. Viņš agrāk bija tikai uz visiem posmiem brauc. Viņš tā kā zina pilnīgs viss ins un outs no Formula 1 pasaules. Un tas man liekas amazing. Un viņš taisa podkāsts, un tas podkāsts ir ļoti strukturēts un kvalitatīvs. Un tad es to klausos. Viņam arī ļoti daudz, viņam nāk katru nedēļu sērija, viena Spotify, viena YouTube, viena Patreonā. Nedēļā 3 sērijas, principā. Tā kā man droši vien sanāk, viņš Latvijā visvairāk faktus par F1 zina, Jā, viņš arī uztaisīja kaut kādos 2000. gados mājaslapu F1.lv. Un tā mājaslapa joprojām eksistē, un viņi ir ļoti sponsorēti. Tur ēdas ļoti daudz metās ārā, bet es atceros arī kaut kādā 2004. gadā, kad es jau sāku skatīties. Es atceros, ka tāda mājaslapa eksistēja, un viņš bija tas, kas blogoja un rakstīja par Formulu 1 jau no tiem laikiem. Tas ir viņa full-time darbs. Viņš vienkārši ir F1 blogers un to pelna naudu Latvijā. Man skauž. Jā, man kaut kas interesēta tik ļoti. Ok, labi. Un Mārtiņš, tu pastāstīji, kādas podkāstus klausās. Super. Labi, Kārlis raksta melnās piekdienas atlaides morgā, bērnu namā, kautuvē un citās nepiemērotajās vietās. Mums ir versijas. Vai jūs jau iepirkāties un tā tālāk? Abadīšanas birojos Black Friday Gambut Hevaks. Es cilvēks speciāli mājās tur kaut kur guļamistabā nebūt uz balkona augstumā, lai sagaidītu nedēļas nogali, kad būs skidoni. Jēzus, Marija. Neku vienu paspētieši uz Black Friday. Vai, zini, kad izskatās kaut kad februārī būs tā kā finiš tam cilvēciņam jānopērk tagad zārks, tagad atlaides ir. Nu jā, īstenībā jā. Ies piemērīt tagad. Mamuk, aizbrauks līdz tirgumu. Iebrauks tev ātri pēc svecēm uz BR veikalu. Skats tādē rindā, un tad cilvēki nāk ārā ar saviem zārkiem. Tu šito modeli paņēmi, jā, šim vislēlākā atlaide, price per quality. Es biju pirms kādiem mēnešiem 2 Rēzeknē sievai līdzi, un tur bija, es man liekas, pat 2 tādus veikalus redzēju, reliģisko rituālu veikals or something like that. Ka viņš nav kā abadīšanas kantoris vai bēru veikals, bet ka tur ir viss sedziņas, svecītes. Lai iekļaujoši, lai gan ebreji var iet, gan pareizticīgie, gan lai visiem naudiņu paņemt var. Tieši tā. Bet pārējās, īsti, kā normālās vietās jūs neiepirkāties Black Friday, vai ne? Bitē par to 6 eiro atlaidi. Jā. Nē, šogad nekur, bet es arī neredzēju neko tādu baigi, ko man diktu vajadzētu. Man, starp citu, bija inšīgs piedāvājums no Luminor bankas. Jums neatnāca nevienam īziņu par tiem? Mēs esam Swedbank lietotāji. Jā, viņi attiecīgi viņi dāvināja 100 eiro. Es nezinu, kā šis viss beidzās, bet viņam atnāca ar, piemēram, tu esi jauns klients, uztais karti, tev kontā ieskaitīs 100 eiro. Kāpēc, lai man nāktu, esmu viņa klients jau? Jauniem klientiem. Tas bija jauniem klientiem. Es neesmu viņa klients. Viņi mēģināja piesaistīt ar šo, un es tā kā apsvēru to ideju. Es iegāju viņa mājaslapā, un tur bija rakstīts, ka kods ir expired. Jo, nevis expired, bet vienkārši ir tik daudz pieteikušies, ka vairs mēs nepiedāvājam šo iespēju. Tas man likās tiešām ok, laikam 100 eiro varēja dabūt. Laba ideja. Man ar Luminor ir bīps. Viņš tev māju tur kaut ķīlā. Viņi man nelaiž prom. Es pirms kaut kādiem gadiem 10 uztaisīju kontu. Un es tur neko nedaru.
Tur mīnus, nezinu, 250 eiro jau ir. Redzi, Mārtiņ, Un es nevaru attālināt atteikties. Man uz vietas jābrauc, ir slēgt līgums. Redzi, un man atkal mana mīļā visu Citadels banka, no kuras es arī gribēju atteikties, jo man aplikācijā nelaiž vairāk iekšā. Viņi man uzzvanīja, viņi pateica, Mārtiņ, tev nav veikti maksājumi. Un es tā, jo es jau nezinu, man nav internetbanka, es nevaru skatīties savā kontā. Viņi man paskaidroja, cik es esmu viņiem parādā. Un es viņam vienkārši, ok, tad es katru mēnesi uzskaitīšu šādu summu, lai jūs man likt mierā. Un viņš, dari tā, un labi, paldies. Ļoti labi. Ļoti jauka dāmība bija, man patika saruna. Super. Jessica no Citadeles. Okay. Man bija ļoti labs zvans. Man zvanīja no SKDS par to Eiropas cilvēku veselības stāvokli. Man bija ļoti superīga saruna. Pirmais, vai tev ir vēzis? Apmēram. Nē, man bija superīgi. Mēs vienotrai novēlējām vislabāko dienu, vislabāko dzīvi un veselību. Tiešām. Es biju ļoti priecīga. Man nesen zvanīja arī kaut kas, es pat nezinu, kas. Es tiešā tekstā pajautāju, ko es no šīs sarunas iegūšu. Kupons. Pavisam godīgi. Ko es... Un vēl bija kaut kāda absurda situācija, ka man robots gribēja taisīt aptauju. Bišku cieni mani lūdzu. Es par šo pašu man arī tas pats robots zvanīja. Es arī biju dusmīgs. Robotu parunāt, atpūsies. Tiešām, reāli cilvēki tad samaksāja viņiem algojot īsti cilvēku. Viņš haslo un dara, bet nevis kaut kāds AI. Studentu trūkst Latvijā. Tiešām viss ir pēduši. Ļoti labi. Varbūt viņi sapratīs, ka tā robota lieta nestrādā, un tad mums no Indijas call centra zvanīs un kādā lauzītā latviešu valodā prasīs jautājumus. Reāli. Viss slikti. Iesim tālāk. Cits Jānis raksta, nevēlos novest eitanāzijas komandu līdz eksistenciālajai panikai, bet kur jūs redzat eitanāziju pēc 10 gadiem? Jebkurā slimnīcā. Es saprastu. Jā, inteliģentais jociņš. Es varu veikt prognozes par Mārtiņu. Mārtiņam būs nomirs tuvāko 10 gadus. Viens melns bērns vēl klāt ģimenē. Wow! Niglets no Namībijas. Cik grūti ir no Latvijas adoptēt bērnu no Āfrikas? Esot Latvijā, es tagad gribu. Un jābrauc uz vietas, vai viņi atsūtīs? Tur nebūs tā, ka tev bāriņi teica, vai tu tiešām jūs nevar paņemt vienu baltu? Ko jūs tur ņemat? Jā, bet nevar jau. Tur tas prikals, ka tu jau nevari dabūt tajā vecumā, dzimumā un tādu, kādu tu vēlies. Tos visus labākos, tos jau viss dabū labāk vecāki. Tos uz Amerikā izsūta. Tad droši vien visiem no mums būs bērni jau, jā. Pēc 10 gadiem man būs 42 gadi. Mums būs vairāk. Es ceru, es būšu paspējis savu pirmo jahtu pārdot jau tajā laikā. Ok. Ķipa kādam citam vai savējo? Es ļoti gribu kaut kad vēlams pirms 55 gadu vecuma. Jā, mēs nevarēsim ierakstīt, jo Mārtiņš būs kaut kādā pasaules ceļojumā. Tā kā starp citām. Jā, tas, kurš man bija tie Jēteburgas pie akmeņiem sitīsies. 160 kilometrus uz ziemeļi. Ļoti labi. Un Mārtiņš Urbāns būs skolas direktors. Jā, viņš būs nopelniem bagāts. Viņš būs Ventspils lielo balvu jau saņēmis par ieguldījumu. Zin kā arī režīms drīz mainīsies pilsētā, iespējams pēc nākamajās pašvaldību vēlēšanās var jau karjeru bīdīt uz augšu. Protams. Tad mums Mārtiņš tikai gaida piedāvājumu no īstās komandas. Jā. Esmu atvērts visiem. Visām pusēm, gan sarkanām, gan baltām. Uzvarētājiem. Ļoti labi. Super. Tāds mums ir lieli plāni par savu nākotni. Mums viss izdosies. Tālūk, Aldis raksta, kā jūs atzīmējāt ebreju genocīdu piemiņas dienu? Es ātri varu uz iepriekšējā. Man iznāca, tikko es atceros, mūsu eitanāzija pēc 10 gadiem vienkārši būs krievu valodā. Jā, vai arī... Dobrý večer, слушатели! Это ваш любимый подкаст. Kā ir eitanāzija krieviski? Nezinu. Man nav jāiemācās šī valoda, šī kultūra. Nekas iemācīsies, kad stobrs būs sejā, iemācīsies. Labi, kas tur pie ebreji?
Bet pagaidi, tam jautājums tikai vienreiz mēs pieminam to. Cik tie genocīdi ir bijuši? Allegedly. Un vai tad tas viens vispār ir bijis? Runājot par Tucker Carlsonu. Vai tad tik daudz maz viņi bija? Bet tā, ja godīgi reģionā dzīvojot, ja tu neatvērtu panorāmu vakarā, tu nemaz nezināt, ka tāda diena ir bijusi, ka kādam Protams. 2025. gadā kāds aizdomājās par tiem genocīdu upuriem. Jā, es tajā dienā aizdomājos par to, jo Edgars Rinkevičs bija ielicis postu, ka viņš bija Rumbulā, un man bija tāds, ok, forši. Šalom. Tās cepurītes ir tikai īsten ticīgajiem, vai tas ir arī viesiem tādas liek? Man liekas, ka neliek viņi. Uzkar uz ausīm to bārdu. Jā. Un arī apgraiza pie ieejas. Kalmāra gredzenes neēdiet, lūdzu. Šito joku man izstāstīja Viktors. Šito es nebiju dzirdējis, jā, ļoti vizuāli. Ok, un tad Aldim vēl viens jautājums, vai jūsu ģimenēs ir advents vainags un sācies svecīšu dedzināšanas laiks? Mans svecīts deg visu gadu, kad es tās nopērku, un advents vainags man vēl nav. Ja es negribu beigt savu dzīvi kārtu uz kaimiņu. Hei! Viņam piedzina kaut kāds pārdesmit pakas, ne kaut kas tāds. Jā, viņš ir vainīgs, nevajag pārdzerties un pīpēt dīvānā. Man nav vēl vainags, starp citu, ka saprotu, svētdienu vajadzēja būt, vai ne? Jā. Bet šis ir kaut kāds fejkais advents laiks, kā var novembrī būt advents pirmā. Jā, tas viss slīmi, jā. Bet tas ir, man liekas, tas ir rezultāts tai visai laika kruķīšanai. Fucking līgoja, bļet, trešdienā. Kāriņa Levita režīms. Jā, un advents vainags jādedzina novembrī. Kāds sakars? Varas kliķe. Tiešām. Cik Kaitāji. Nē, es vēlreiz atgādināšu, ka mūsu tradīcija ir ienest no meža paņemtas sausus zarus, ielikt tam pa vidu sveces un gaidīt, ka kas slikts nenotiks. Es domāju, ievest tomīt mežā, un tā bija tradīcija. Ļoti labi. Man arī ir sveces, starp citu, man izdega istabā spuldze, un man slinkums nopirkt jaunu, tas, ka es zinu sveci. Lēdz spuldzīti tev izdegā? Jā, bet viņi ir 20 gadus jau gāja. Tur bija, zin kā, lampā 4 spuldzītes un bija palikusi 1, un tā arī beidzās. Pēdējā cīnījās. Overtime. Ļoti labi. Super. Kā viņas var visas vienlaicīgi neizdegt? Ja viņas vienlaicīgi ieskrovē. Te ir vieta konspirācija. Tas jau nav identisks. Gan jau, ka tur ir mikroskopiskas atšķirības kaut kā. Tajā laikā vēl nemācēja droši uztaisīt normālu schēmu. True. Okay. Vai arī tajā laikā taisīja visu tā, ka ej līdz galam, nevis tā kā tagad uztaisīts, ej 2 mēnešus un izbeidzies un pēc jauna mani. Jā, Latgalē joprojām kalpo jau 40. gadu. Frejoni ieticina spainī, izlai ārā. Iet uz asbestu pa taisno. Ļoti labi. Okay. Labi, Ivetei jautājums, kādā krāsā varētu būt Putina apakšbikses? Mēs esam pie kakām un čurām klāt. Priekšā dzeltens aizmugurē blonds, lai zinu. Es nekad nebiju domājis, ka es kaut ko tādu iedomājos. Spīdīgi stringi. Jā, visdrīzāk melni zīdi. Nē, stringi, nē, zīdi bokseršorti melni. Bez tām vīlēm. Nu, noteikti. Super. Kas ir kaut kāds tendences vīriešu apakšuļā, kaut kas mainījies, varbūt tās? Kam ir Rīmija atlaidi 5 pakai to ņem? Jā. Es joprojām nesaprotu savus vīriešu kolēģis, kuri valkā bokseršortus. Tā kā, tos, kas ir tie brīvie. Man patīk tie, kas ir tādi tā kā iespīlēti bokseri. Tagad UFC, tie man liekas strādā. Bet tiem, kam ir tiešām tas, kur viss tur vicinās pa labi, pa kreisi, tas ir... Es kaut kā pusauģu gados vēl varēju ar tiem brīvu plandošiem, es vairs nevaru. Jā, tas vajag saturēt. Svingot nevajag. Bet Putinām droši vien tas 3 stūrīts tās. Taidi vaidīgs. Jā, tas gan. Ok. Riekskoši. Linda raksta, kādu jaunu ceļzīmi ir nepieciešams izveidot. Aplis. Koncepts. Pizģets. Nereāli grūts koncepts. Pusi no Ventspils krustojumiem varētu aizvietot aplis. Tas gan īstenībā, jā.
Bet cilvēki nemāk Apple izbraukt, tas man arī... Man Tikko, liekas... ir vairāk kā 4 mašīnas, tā ir, bļēt, ak, Dievs, ka es dzīves neizbraukšu. Vairāk vajadzētu likt tās zīmes, ka fucking te dzīvo bērni un dzīvnieki, kur var izskriet uz ceļā ārā. Tā kā tiešām vienkārši lietas viņas daudz un viss kaut kur atgādina, ka tas cilvēki tiešām neiedomājas bieži par to. Tas tā no nopietnās puses, es nezinu. Jā, I guess. Okay. Un vēl inčīgs koncepts ir, ka tagad tikai sāk ritīgi aktīvi bāzt visos gājēji pārējās gaismas ritīgi spožas. Jā. To risinājumu varēja izdarīt pirms 30 gadiem jau. Es vispār teiktu, ka mums noderētu vairāk vispār laternas, jo ir vietas, kur joprojām ir tumšs buļļu dirsā. Un viens gadu Latvijā, kur pusgadu 2:30 paliek jau tumšs, nu tā kā... Bet tu jau dzīvo skečīgākajā Rīgas rajonā, tāpēc tā laikam nu, jā, vienā stereotipiski tajā skečīgākajā. Jā. Nav šis nav par zīmēm, bet es atceros, man liekas, viena no pirmajām reizēm, kad sanāca ar mašīnu braukt Eiropai cauri, ja nemolos Polijā, kad parādījās, ka ceļos iekšā asfaltāji, tā kā tā asfaltā ielikts, tad tas viss ceļš spīd krāsiņās, visādās smukās, tur zilas, zaļas, sarkanas. Latvijā arī būtu šie ceļos būtu gaismiņas salikts vai asfaltāji. Jā. Arī mums noderētu. Es arī, kad pirms daudziem gadiem šāvu caur Igauniju, un tur tikko bija tās šosejas, tā kā tu teici, atstarotāji uz tām līnijām, entie stabiņi, zīmes, norobežojumi. Es savā galvā, kā tie iepirkumos kāds ir uzvarējis? Kā tie iepirkumos kāds? Es par to brīnos, kāpēc mums neviens neko tādu neizdarīja, tādu motīvu vadīts. Drošāk un estētiskāk. Jā. Nezinu, padomāsim par šo. Noteikti. Un tad Lindai vēl pēdējais jautājums. Kā mainītos jūsu dzīves, ja free vietā būtu free burkāni? Free burkāni Palestīna! Free burkāni Palestīna! Ļoti labi. Es neēdu free kartupeļus, tā kā man tas nevainīt baigi dzīvē daudz ko. Es par kādiem 1,5 līdz 2% zaudētu dzīvē jēgu, ja nebūtu free kartupeļi. Es arī, jā. Es nepārspīlēju. Tad Mārtiņš podkāstā lamātos vairāk. Daudz vairāk, jā. Es tagad tiešām, kartupeļs visādas negaršīgas ēdus, vai ne, tur vārītāts aptā formā, bet free kartupeli negaršīgi. Es nezinu, kam jānotiek. Tu tas Mārtiņš izpaudīsies, jo es esmu bijis entās reizes ar viņu kafejnīcās, kur viņš jau dusmojās par sliktiem free kartupeļiem, jā. Apmēram tā kā ņem savāds nes atpakaļ. Piegādātāju aizdēju uz bāzi, paņem 5 dažādus, paskaties, kas strādā, kas garšo un pasūta tikai vienu veidu pritaks. Un ceptiņas nevis vāri. Citi ir bļuļi. Skaties, kas tajās kafejnīcās strādā. Šitādi kas neēd free kartupeļus. Ko tāds cilvēks var zināt, kas ir labs free kartupeļus, ko pasniegt kādam? Tā lūk tev atbildi. Turismu, jā. Šitais te, ibam. Šitas nav piltens. Ko viņš var zināt par free kartupeļiem? Tikai tu uz svētkiem uz tā koku uztīto. Uztīto, jā. Tā kā tā. Lūk. Runājot par to svētku uztīto kartupeli, man tikko ienāca prātā, ka es vakar redzēju rīlu, ka rīvei tajā pusē, kur ir tie 3 ķipi, tā kā tas, uz tā var taisīt to kartupeļu koku. Jā. Iedara to uļķi un tad griež tā kartupeli. Ok, jā. Lifehacks with eitanāziju. Kaut kas tāds, ko es noteikti nekad nedarīšu, jo man nesanāktu, bet... Tad nevajag nekādu urbi un tur staciju veselu garāžā, lai vienu kartupeli tur izgrebt. Nopirkt aparātu par 8 eiro. Nē, nav vajadzīgs, nav tas vajadzīgs. Es ātri pametīšu vienu jautājumu par ēdienu. Kaut kad nesen ir tie TikTok video vai kas, kur taisa no AI, tur stikla lietas, teiksim, stikla burgers, un tad viņi griež uz pusēm un ļoti satisfying. Un es nezinu, es šo nosapņoju, vai es kaut kur redzēju ar vienu acu kaktiņu vai kas, ka ir uztaisīts ļoti gurmē sklandrausis, un kur tā sklandrauša tā burkāna virsmiņa ir tāda tā kā burkāna želeja. Un es nesaprotu, kāpēc kaut kas tāds nav izdarīts. Kāpēc tas sklandraus, kurš ir tā kā super klasisks, bet tā kā klasiska nēdams ēdiens, kāpēc viņš nav padarīts par Michelin zvaigžņu, tas ar visu tur
nevis pesto, bet ar tādiem kaut kādiem mūsdienīgiem elementiem. Bet tur laikam ir, ja tu redzēji kaut kur muškā. Kaut kur varbūt ir. Es saku, es tā ar vienu acu kaktiņu pamanīju, ka tiešām tas burkānu daļa ir tāda želantīna veidīga, kaut kāda tāda plurē. Es nav tāda. Tā kā turiet acis vaļā, vai tāds ir, vai tāds nav. Un ja kāds ir kaut kur ēdis vai dzēris garšīgas sklandrausi gurmē versijā, padodiet ziņu. Sklandraušu smūtijas, piemēram. Nu, lūk, no manis un klausītājiem tas viss. Ja vien nav vēl kāds sklandraušiem saistīts jautājums, tad es domāju. Vai šī sērija būs divās daļās? Jo, man liekas, viņa bija ļoti. Es domāju, ka te kāds 10 minūtes tāpat vienmēr pazūd. Pašņikāsim. Ebreju priekšā izgriezīsim ārā. Nu, paldies jums, dārgie draugi, paldies klausītājiem. Tiekamies jau nākamajā reizē. Visu gaišu. Laimīgi jauno gadu. Tā. Laimīgi jauno gadu, jā. Nu, bļāj, nu ejam, vēl vienu taču vajag.